Sveiki, draugi! Šī gada pēdējais video. Gribēju, lai viņš būtu īpašs, tāpēc šoreiz neesam pie ūdeņiem, esam mājās pie eglītes. Gribēju pateikt visiem lielu paldies, kas bija kopā ar mani 23. gadā. Mūsu kanāls grandiozu izaugsmi piedzīvoja. Gadu iesākām ar 4500 abonentiem. Šobrīd uz šo dienu tas ir jau 8200. Nenormāla izaugsme. Liels paldies visiem, kas piesakoja. Liels paldies visiem, kas atbalsta, spiež īkstīšus un raksta komentārus. Ko lai saka par šo gadu? Neskaitot abonentus, braucu copēt ļoti bieži. Kopā šogad biju kaut kādas 60 reizes, jo iznāca 47 video kopā, bet nebija tā, ka katru reizi es kaut ko noķēru, lai uztaisītu video. Kopā pa gadu noķērām 23 dažādas zivju sugas. Tas ir, manuprāt, ļoti daudz. Turklāt 5 jaunas sugas, kas man bija arī gada mērķis. Speciāli šogad gribēju atklāt jaunas zivju sugas, un to arī izdarījām. Kopā kanālam 23. gada laikā bija 920 000 skatījumi. Tas ir vienkārši prātam neaptverami priekš latviešu makšķerēšanas youtubera. Turklāt video, ko es šogad izlaidu, vienu video vidēji noskatījās 15 000 reizes. Tas ir iespaidīgi, tiešām liels paldies visiem. Šajā video atrādīšu jums, kāds bija man 23. gads. Ceru, ka patiks. Gads mūs iesākās ar zemledus copi. Aiziet, skatāmies. Ir pirmā cope. Tikko ieliku un izšāva. Tikko tina vēl. Tagad varbūt tās arī iekšā. Ir kaut kas tie. Vēl bišķi, lai patina un dodam virsū. Ir kaut kas ir. Pirmā līdaciņa. Šī gada pirmā līdaciņa. Siļķīte maza. Hei, pirmā ir. Apsveicu, draugi. Yes. Bračkam copīte. Katīna. Ir, bet arī nav liela. Bet tā vistinus. Tas pat mērs. Jā, ir arī mēriņš. Bet reku malā smuki lūpiņā sēž bļitkiņa. Salmo 1. numurs. Izskatās diezgan svaiga vēl. Viņa nav varējusi atbrīvoties no viņas laiku. Izskatās, ka ēst arī nav traucējis. Redz, ko svaiga bļitka smuka. Bonusiņš. Ziemas cope janvārī un februārī man neko vairs lielu neatnesa. Līda, kas noķēra ļoti daudz, bet zemmērus un knapmērus. Tad pienāca vīmbu laiks, kas man ir ļoti ievilinājis sevi. Pirmkārt ar garšīgajām zivīm un otrkārt ar samērā vienkāršo copes veidu. Ir. Pirmā. Jā. Mērā ir.
Man to vienu dienu būtu. Es tādu nekad nebiju noķēris, bet 20 centimetri. Un uz garnelīti, jo? Pirmā reize man beidzās ar vienu vimbu, bet miers jau nebija, un braucot mājās iebraucu citā upē, kā izrādas, lai uzlabotu savu raudas rekordu. Zilpiņa. O, smuki pumpē. Smuki pumpē. Un kas tur mums varētu būt? Tik smuki pumpējoša zivs. Oi, kāda rauda. Ej, klausaties. Dovaināt šo raudiņu. Tas man rekords. Oi, kāda rauda. Super. Ej, tu ratā. Tik liela man pat ne tuvu nav bijusi. O, tā ir raudiņa. Skaista. 600. 600 grami raudiņa. Nu tā. Nu lūk šādi. Šodien noslēdzam vimba plus rauda. Nākošās reizes uz vimbām gan bija krietni veiksmīgākas. Pirmā ziltiņa. Tā te jāpārzina pāri. Ir vimbucīts. Šīs dienas pirmā. Numur 3. Nu, draugi, ir 5. 38. Tā, gandrīz pie 40, tā jau skaitas smuka vimba. Šī tāda maziņa, vienu es smukāku atlaidu vēl. Bet kopumā esmu apmierināts ar copi. Vimbu copē gadījās arī patīkamāki brīži. Hei, duplets. Opā. O! Neatceros, ka pēdējo reizi man bija duplets vimbu copē. Bet šitā maziņa viena. Tā ir 6. jau. Jūs jau zinat, ko mēs darām. Krājam karmas punktus ar lidojošajām zivīm. Un momentā uz otru kātu copi. Jo, ja ir barība, vajag biežāk pārmest. Vismaz sākumā uztaisīt smuku punktiņu ar lielāku barotavu. Un tad var pāriet uz mazāku. Labs izmērs vimbai. Tā notirinājās nost, bet šī ir šogad man lielākā kāda bijusi.
Jā, baigi smukā. Tiešām. Davai nosvērsim, jo kāpēc svariņi ir. Nezinu, vai jūs redzat, bet 580 grami. Rekords, manuprāt, man ir kaut kādi 650 kaut kas tāds. Visi labie darbi padarīti, zivis saķertas. Varam doties mājās. Kas mums te ir beigās salasījies? Kaut kas jau ir. Ja pareizi saskaitīju, tad sačakāju 5. Cupe! Mājās tieši braucot. Vēl viena. Tikai jāizstīvē ārā. Šogad uzlaboju arī pliča rekordu. Veseli 330 grami. Oi, kas smuki pumpē. Hei, tas ir bonus! Mums pat nebūs nekas jālaiž vaļā. Tas ir milzīgs plicis. Jā. Tik liels plicis man nav bijis. Ej, paskatieties, kāds smukulis. Jau 3 gadus pavasarī braucu lašos uz Salacu. Un arī gadās, ka kaut kas iegrabina. Jā. Tā jums laikam, jā. Ir pirmais. Paņems kameru. Šogad pirmais. Tā emiņš. Jāpaņem mērlēni, te jānomēra, ne? Un paņēma uz manu vērņaku, uz manu māneklītu labo Westin Great Heron Bloody Metal krāsojumu. Super. 65. Jā. Laižam vaļā. Paldies par cīņu. Pasauc vectētiņu, ne? Vai lašu papu. Bieži vien atlaižot zivis pasaku, lai pasauc vecmāti vai vecstāvu, un dažkārt tas arī nostrādā. Spēks viņam ir. Paskrien. Viņš iztina vairāk nekā es ietinu. Tāda cīņa. Un ar tā ir vērts braukt. Nē, ir mutē. Ir mutē. Smuks lasis. Smuks lasis mutē. Tagad tikai izturēt cīņu. Ir labs. Jā! Būs labs?
90 centimetri lasa. Super, cīņa. Un paņēma uz vestini šūpiņu. Uz vestini šūpiņu labo. Western Great Heron. Paldies, tāda cīņa. Tās ir emocijas, kā braucam. Labi, tiekamies nākotnē. Viņai vēl tāda jauda iekšā galvenais. Asties, kā raujas. Paldies, tā muterīt. Pateicoties Rinaldam šogad atklāju un savam upju sarakstam pievienoju arī Gauju. Tagad daži kadri no Gaujas taimiņu medībām. Un ar toksiku uzreiz pirmajā, ja? Jā. Pirmais metiens. Ir! Man arī! Man patīk bremzīt atlaist vaļīgāk, lai viņš pacīnas vairāk, zini kā? Nu jā. Jā. Labs, draugi. Oi. Jādomā krastā un būs izdevusies diena. Papumpē jau kaut kā mazulis. Patīk izbaudīt to cīņu ar zīvi. Nekur baigi neforsējam. Smukiņš. Spožāks. Vēl spožāks. Baigais jau nav, bet skaists ir. Un šo. Opa, un smuki tīkliņā. Nu, redz kāds neliels spožais. Un paņēma, tas laikam ir akara viskans. 45 centimetri, smuks spožais. Nu, paldies pa cīņu. Forši, ka tīkliņš ir pavisam cita lieta. Paldies pagājušajā video, kas palaboja un aiziet. Super, dienas sākums. Šis bija 4., 5. metiens. Un šeit es noķēru savu jauno taimiņa rekordu. 66 centimetri skaistuli. No cilvēkiem? Ir! Tāds. Paga. Dabūju. Ir. Oi, un tēviņš. Ej, tu nost, es sen gribēju noķert tēviņu. Un pēc neilga brīža krita arī rekords spožajam taimiņam. Jā, mēra ir stabili. Ova! Kāda ziltiņa. Smuks spožais.
Paralēli lašiem un taimiņiem pavasarī tika ķertas arī citas zivju sugas. Ik gadu pavasarī braucu uz Vipēdes ezeru, jo tad tur ļoti labi kožas karpas. Kaut kas jau ir. Kaut ko velkam. Nezinu, vai karpa. Man liekas, Brexit drīzāk. Super, tikko iesākām un jau velkam. Pēc 10 minūtes moši. Jā, zvaniņš pa gaisu aizgāja. Kas tur ir? Brexit vai ne? Vai karpiņa maziņa? Man ir karpa maz. Jū. Tās. Nu, pacelsim. Nāču. Iesākam sezonu, ne? Karpās. Zin kā? Cerams, ka visa sezona nebūs tāda kā pirmā karpa. Kārtējā zivs. Nu, spēka nav, bet gribēšana ir. Hops. Un 9. karpa krastā. Kaut kādi čupiņi te jau esam saķēruši. Bišķi jāpašķiro. Jau mēs katrs paņemsim 3 karpiņus uz mājām. Bet nu, mums te ir pa daudz. Šeit loms no reizes, kad ar Bračku bijām aizdevušies uz vienu skaistu Latvijas upi. Te ir visādi labumi iekšā. Nu, skatieties. Reku tie breksīši, kas bija lielākais, laikam bija kaut kur 100 kg vai ne, ka mēs svērām. Sapaliņš, vecku rudulīts. Skaisti. Man arī bija viens ruduls lielāks, kas netika iekšā kadrā. Redzu, tāds. Bet nu kopumā skaisti. Zivju dažādība galvenais. Te arī asars kaut kur viens ir, redzu, ka ir ašukiņš. Bračkam bija līdaka. Tā kā ar copi esmu apmierināts. Un tad jau arī bija pienācis 1. maijs, kad beidzot varēja lomā paturēt garšīgās līdakas. Pēc brīža mana 1. maija lielākā līdaka. Ir. Jā. Pasmuka. Galvenais, lai labi uzsēdusies. Varētu būt arī mērs. Jā, diezgan smuka. Opa, ir! Nu, tagad gan es varu teikt visiem ar 1. māju. Smuka, tāda pāri pa kilogramam stabili. Paņēma uz relax gumiju. Es zināju, ka te atstraumē ir jāsēž kādai. Skaisti. Oi, šitā brauks uz mājām. Bija jau domājis, ka nu tik staigāšu līdekās visu laiku, bet nē, notika pavērsiens. Nopirku sapaliem māneklīšus mazos, nopirku vieglo kātiņu un sāku spinīgot sapalus. Nekad nebiju domājis, ka tā pieķeršos sapalu copei. Bet ja pirmajā metienā notiek šādi kā tulīt, tad viss ir pieļaujams. Tik dīvaini mest ar viņu.
Ir! Pirmajā metienā zivs! Ej, tu nos! Kas tas tāds pa brīnumu? What the? Es nezinu, tas ir labi vai tas ir slikti, bet koifīgi, kā viņš atstrādā. Sapaliņš pirmajā metienā. Ej, tu kur tu mūc? Nāc ārā. Ej, tu balīgi. Nāču. Nepaņēmu uztveramo. Nav baigi liels, bet sabi kaut kādi 35 jābūt. Šogad centīšos piefiksēt uz kādiem māneklīšiem. Es noķeru, cik daudz, gan līdekas, gan sapalus, un gada beigās uztaisīšu apskatu, kas man bija rezultīvākie. Pirmais man sapaliņš uz mazo kātiņu aizpeld. Oj. Bomba. Lai arī pirmajā reizē tas bija viss, tomēr nākošā reize pielika punktu visām šaubām par sapalu spinningotāja karjeras sākumu. Ir. Kā uzleca. Smuki. Kātiņā ielica. Tagad tikai, kā mēs viņu dabūsim te ārā. Jāpārkāp laikam pāri. Opa. Smuki kātiņā iecirta. Nav laikam ar no tiem mazākajiem. Nē, smuks. Ai. Tādi stāvi krasti. Jo, smuks sapaliņš. Ar smuku lēcienu paņēma. Jā, ej, draugi. Skatieties, kāds sapals. Ai! Iespējams, mans rekords. Iespējams, tas ir mans rekords. Ej, tu nos, tāds sapals. Kad es pēdējo reizi tādus par ķēru? Pagājušajā gadā kaut kad vaboļu sezonā. Un paskatieties to izmēru. Skaisti ieplēs. Oi, kāds puikiņš. Tā, man pliks tīkliņš ir 290 grami. Un kopā ar sapalu man sajūtas kaut kāds divnieks varētu būt kopā ar sapalu 380 īra, 2 kg 90 grami. Esmu pārspējis savu rekordu. Aiziet mūsu lielais kukainis. Oi, kas smuki aizpeld. Draugi, svaids līdz ausīm. Jauns rekords. Oi, sen uz to gāju. 2016. gads, ja nemaldos, bija mans pēdējais rekords. Kilo 600 bija. Pēc tam bija vairāk kilo 500, bet nekad virs 2. Un beidzot ir, beidzot. Ejam, turpinam. Man tāda sajūta, kad būs vēl. Un šeit man jāsaka, ka es nekļūdījos. Ir vēl viens. Tieši kritienā. Bet šis ir mazais kaut kāds galīgs bērnelīts. Bārdā iecirtis. Un atkal tūl pie kritiena mānekļa. Opa! Redzējāt, ka iekamp ir kaut kas vidējs vai arī mazulis. Un paldies, peldi tālāk sapaliņi, audz liels un es prieku citiem.
gribējās skaisti. Sanāca kā vienmēr. Ir. Es jau gribēju teikt, ka neticu, ka pie vainas ir māneklis. Un paņēma arī uz otru krāsu smūkā lēcienā. Smuki ieplēs. Un atkal tāds neslikts. Ir. Un smuki iekampa. Laikam smukāk eksemplārs atkal. Tur tikai ir koks un iet viņā iekšā tieši. Baigi labais liekas. Bet kas tas ir? Tas nav sapals, man liekas. Nē, ir gan. Tikai baigi spēcīgs. Blin. Tik niknas sapals. Un šitais bija tāds sitiens kā tā. Jo, haidī. Tagad es sapratu, ko nozīmē sapalu cope. Kā tā izjust. Glauni. Diena izdevusies. Jābrauc jau, jāsāk strādāt. Darbā būs pavisam citas emocijas. Pa gadu tika noķerti vēl ļoti daudzi sapali un sapaliņi, bet visus vienā video jau nesaspiedīsim, tāpēc tagad laiks jūras copei, kuru šogad atklājām Liepājā uz Ziemeļu mola ķerot jūras grunduļus. Ir. Pirmais šī gada vēlniņš. Nav liels, bet pirmais ir atklāta sezona. Tā kaut kā. Rezultāts daudz maz normāls. Tas iznāk pa kodam 7 stundām. Tādēļ nosvērsim, cik tad tur beigās sanāca. Tā, te rāda 7,1. Atņemot spaini kaut kādi 6,5. Plus vēl tas, ko atdevu tam cilvēkam. Smuki, 7,5 kg kopā. Lielākie kaut kur tādi. Baigie nebija, bet tāpat tās smuki. Divreiz biju aizbraucis arī uz vēja zivīm. Esmu pārliecināts, ka daudzi vēl joprojām nenojauš, ka šādas zivis uz pāris nedēļām piepeld pie Latvijas krastiem. Mums ir pirmā copa. Ir vējene. Ir draugi, ir vējene. Ir. Pirmā evkuņa dziļi ierijusi. Forši. Redz, kā tā vēja izjūs. Liela acs, garš knābis. Te viss pilns ar zobiem. Un ciets knābis šaurs. Un pati gara sudraba zivs. Redz kāda tā zivtiņa. Viņa ir zaļas asakas un zaļas zviņas. Vai zila? Zilas, jā. Zila gan zaļas. Man reku paliks visas rokas tām ziņā, to viņa zilas. Apstieties, kāds knābis, ne? Super. Pirmā ir. Pagaidām rezultāts šāds uz abiem. Kopā 8 vējas.
plus vēl ar tiem bulīši. Galīgi bāli jau visi. Man pēc ilgākā laika arī zivtiņa. Ja šito izvilkšu, man būs jauns rekords skaita ziņā. Man 6 vēl nav bijušas nekad. Lielākais bijis 5 un ir arī 6. Rezultāts apmierinošs. Man 8 vējinas, Artim 4. Viņš uz 1 kātu, es uz 2. Redz, ka rezultāts ļoti skaisti. Smukas vējinas. Tur bija arī butes, lucīši, bulīši Artim. Tā kā viss notiek jūrā, brauciet, baudiet. Ir vējene. Pārbraucām uz jaunu vietu un uzreiz. Super. Kad cīnās. Labs. Redz, ka tomēr te būs. Tikko inspektori bija atnākuši arī. Pārbaudīja kartiņu, viss kā pienākas. Un ir, draugi. Dabujā. Trešā ir. Un šeit pirmā. Principā, cik mēs tam akšķerējam? Minūtes 10. Cik ātri vēja zivis bija pienākušas mūsu krastiem, tikpat ātri arī nozuda. Lai vai kā, bet tās bija viena stāsta beigas, kas noveda pie jauna stāsta sākuma. Stāsta, kurš saucās zivju sugu medības, kuras nekad iepriekš nebiju noķēris. Un pirmā mērķa zivs bija sams, kuru lūkoties braucām uz likteņu upi Daugavu. Draugi, mans pirmais samiņš dzīvē. Lai gan galīgs kurkulis, tomēr pirmais paliek pirmais. Un šitie arī mūs te tracina pusnakti, jo pulkstens jau 2:30. Es jau gulēju labu laiciņu. Baigais mazulis, kurkulēns. Pie šī neapstājos un izmēru tikai audzēju. Kaut kas ir. Tikai kas? Vai mēs dabūsim pāri kokam? Kas tas ir? Ei, samiņš. Uj, kāds. Otrais man dzīvē. Parādies kamerai. Paskatieties kāds. Ei. Es saku, krietni lielāks nekā man pirmais, kas bija Daugavā. Kāds skaistulis. Pastieties kādas ūsas. Pirmais ir 51 centimetrs un kilograms. 960 grami bija. Lai peld. Bet mērķa zivs vēl nav. Bet tāpat tās svaids līdz ausī. Mērķa zivs šajā sērijā bija zutis, bet par to vēlāk, jo šobrīd pienācis laiks šī gada labākajam lomam. Ja jūs redzētu, tā, ko es redzu, kaut kāds ap 10 peld. Mazšķirīgs. Un mēģina iesaukt manu tārpu. Viņš grābst tārps. Viņam ir mutē.
Pieskārās, tikko pieskārās. Gatavojas dot kādu līdzi viņam, bet tā pa miļikiem, ka viņš ies prom. Viņš tev ierubīsim, viņš viņu ņēmēs. Pieskārās vēlreiz. Jā, vēlreiz. Dodu. Cirst? Pīs klāt. Ir! Tīns poli. Sačoks! Jā, es saprotu, bet tīns poli. Ļoti nestresot. Mierīgi. Galvenais, lai viņam ir spiediens visu laiku. Āķi. Jā. Lukturīt. Ir lukturs. Tā vecīt. Vai bišķiņ tā kā lēk. Ir, labi. Velc. Labi. Neatslābina galvenais, jo ja atslābina, tad viņam var sūdu sanākt. Labi. Nu, gīts, ne? Ir labs. Doj. Šmiriks. Oh! Vismaz čiriks. Doj. Vismaz čiriks. Neku jau būt, jā? Ir čiriks. Čiriks. Jā! Ej, tu ratā! Šogad noķēru pirmo to samiņu Daugavā, kas bija, 2 pirkstu lielumā. Man bija tāds prieks, bet tagad jūs iedomāties nevarat, kādas tagad ir emocijas, kādas sajūtas. Samu gīts. Gidējumos nepieņem. Jā, Jānis, gidējumos nepieņem, bet, visu cieņu, paldies tev, vecīt. Paskatieties uz to samiņu. Tas ir manu dzīves, es nezinu, pagaidām tā ir viena no dzīves zivīm. Atbraucu mājās, interese nomērīt samu. Cik garš? Nosvēru, bija 7 kg, 750 grami. Tā kā sākumā tas saviļņojums vai prieks bija nenormāls, likās jau, ka tur desmitnieks ir, bet tomēr nav pēc svara ziņā tik liels. Nomērīsim. Cik garš? Garāks pat pa cukurmaisu. Galīgi precīzi nesanāks, bet atvilksim uz galda sākumu. Hops. Aptuveni. Metrs un 6 centimetri. Šis tiešām bija bomba, ko tādu nebiju cerējis noķert jau pirmajā gadā. Varu apsolīt, ka nākošais gads aizbrauksim vēl uz kādu samu copi, bet šobrīd turpinām ar karpām. Zinu, ka šogad uz karpām biju aizbraucis tikai 2 reizes un daudzi par to uz manīm dusmojās, bet gada mērķis bija jaunu sugu izzināšana. Turpinājumā gada lielākā karpa. Wow, vēl viena cope. Te ir kaut kas nopietnāks. Uz fīderi. Tikko kameru izslēdzu. Tikko izslēdzu kameru. Un uzreiz vēl viena cope. Es tikko biju nolīdis lejā. Te patās atlaidu karpu. Jā, te kaut kas smukāks sēž. Kā fīderi atstrādā. Es saku, tas nav tā, ka pa vēlties te viņus reklamēju. Ar viņiem var noķert mazu vīķīti un var noķert lielu karpu. Universāli kāti. Saite aprakstā. Smoki pumpē. Baigi labs bija sākuma skrējiens viņai. Oi, man jau roka sagura. Tā nav store? Karpē. Jā, stores jau parasti lec. Pole. Arī feeder koncepts pilots.
Labi, ka tagad jau ir neliels tāds crash tests. Galvenais, lai āķis labi iecerties. Tikai ieskatījā, kā tā neiet. Arī piepacēl viņu augšā. Drošības pēc. Jo, nu, te pagaidām viņa mani vazā, nevis es viņu. Nu, paskatieties, vienkārši. Man te pagaidām varianti mazi. Ai. Ej, tur ir smuka zivs. Tur ir smuka zivs. Uzsmēls viņu. Jā. Oh, kaut tas saliecies. Tūlīt būs crash tests. Ir! Jā! Uz šito fīderi. Uz fīderi ir! Cik copes es braukāju. Cik reizes es mēģināju noķert kaut kādu lielāku zivi, lai pārbaudītu fīderus. Un beidzot ir. Beidzot ir! Super! Kastā pa zivi. Tīkliņš nonulēts. Nu, Big Mama. 7,200. 7,5. Nē. Cik? 6,300. 6,300. Davai uz tikšanos nākamgad. Lai būtu jau 8 vismaz. Nākošā suga, kuru vēlējos šogad atklāt, bija zutis. Nezināju, kur viņu meklēt un kā. Palasīju nedaudz literatūras un braucu meklējumos. Zutītis. Pirmais zutis dzīvē. Kā viņš ap auklutinās riņķī. Uj, kāda smuka cope bija. Zvaniņu nosita uzreiz nost. Tā te visu viņš sapina. Šausmas. Atzvēriņš. Ritīgi visu sapina. Jā, pirmais zutītis dzīvē, draugi. Pastieties kāda čūska. Ka ložņā. Tiešām tā kā čūska uzvedās. Oi, sagaidīju. Un šitam mazajam bija tāds spēks izsist zvaniņu. Nu, hops, nevar viņu satvert. Opa.
Labi, nemocīsim. Laidīsim vaļā. Pirmajā reizē noķert zuti likās kaut kas nedzirdēts, jo biju dzirdējis, ka tā ir ļoti reta suga. Diemžēl tā arī izrādījās liela veiksme, jo pie nākošā tiku tikai pēc 2 tukšajām naktīm. Ir zivs. Tikai kas mums tur ir? Dabūju. Laikam norauju pavadiņu. Nu, dabūju ārā. Viss kārtībā. Atkal tāds pamaz. Varbūt tās būs mērā. Oi, kāds skaistulis. Kā lokās. Kāds viņam purniņš interesants. Pastieties, kādi zobinē. Un skaistas zivs, bet āķierīs. Nē, būs ok. Ar knaiblītēm izvilksim. Rokās nepaņemt čūsku. Kopā pa 9 izbraucieniem tiku pie 7 zušiem. Nākamā zivs, ko vēlējos atklāt, bija strauta forele, tāpēc apzināti pēc tās arī braucu. Paņēma. Kaut kas ir, kaut kas uzsēdās. Ir liels. Tikai kas tas ir? Neies. Ej! Mana pirmā strauta forela dzīvē. Nu gan. Zivju grāmatā varēšu atzīmēt. Nu, paskatieties, kāds tas radījums izskatās. Skaisti, pumpiņas. Pirmā dzīvē ir strautenīte. Laižam vaļā, lai aug. Šoreiz nesvērsim. Kaut kas labs. Tur nelaid tikai zaros tavu, jā, ok. Ej, skaists zēriņš. Punktiņi, smuki. Kādi oranži tādi. Bet šitas ir zemmērs un vispār foreles. Laižam vaļā. Latvijā viņas pamaz, lai šitā tagad mēs paturētu. Nu, es taču tevi laižu vaļā, draudzeni. Kā viņām patīk tas mūsu sačakiņš. Gribu uzkavēties. Kā noiet. Un stāv pie kājām. Drošībā. Super! Jauns rekords man strauta forelē. Nenovērījām un nenosvērām. Pusstundu un pārsit. Tā kā man ģimenei pieder lauku saimniecība, tad vasarā brīvu brīžu copei bija ļoti maz. Labākajā gadījumā izdevās aizbraukt līdz Lielupei, kur iepriecināja skaisti brekšu lomi. Opa! Ir pirmais beksītis. Diezgan īstenībā. Beidzot brekšus varēju pavilkt. Sadāk visu laiku nesanāca smuki. Šoreiz vismaz kaut ko dabujām. Izbēršu spainī, apstīšos lielākos. Nu tā kaut kā. Apskatieties, piemēram, šitais baigais makans. Smuki breksēni. Šad tad trāpījās arī kaut kas lielāks.
kaut ko baigi smuku stīvēju. Cope arī bija jaudīga. Kilogramam jābūt, ja izvilksim. Tepat jau ir. Jā, baigi smuks. Ej, tu nost! O, tas ir breksis! Nu, pa lielam kaut kā tā. Tas viens ir baigi zolīts. Es viņu nosvēru, bija kilo 700. Bet cits neviens nav virs kilograma. Daži vēl tādi plāksterīši. Nu, kaut ko jau pielasījām. Šis tas pats lielākais. Rītīgs foršalis šitais. Pa tāda jau prieks. Vasara nemanāmi ātri paskrēja un bija klāt jau rudens. Rudenī obligāta lieta ikvienam latvietim ir aizdoties līdz jūrai uz bušu copi. Tā darīju arī es un nevienu reizi vien. Man liekas, ir cope. Smuki kā tu purina. Nu, davai šī gada pirmā bute. Krastā būs. O, jā. Ir ziltiņa un gārais izvilka arī. Man aizgāja tikko laikam. Nē, ir. Vēl cīnamies. Un ir. Izmērs gan nav baigais. Tāds pieticīgs. Bet, nu, liksim spainī. Uz reņģīti. Jā. Atklājam sezonu ar mazulīti. Nejauši izdevās noķert arī vēl vienu jaunu sugu. Jā, baigi smuki nāk. Opa. Ew, tā jau laikam ir akmens bute. Vai ne? Klausaties. Tā man liekas. Kad viņa atnāks garais, pateiks, bet viņai ir izmēra ierobežojumi, cik es zinu. Ja nemaldos, šī parastā bute un šī ir akmens bute. Pirmo reizi par tādu redzu. Jā, vispār cita tekstūra viņai. Nākošajā reizē noķēru arī savu rekordu buti. Kāda bute nāk ārā? Ej, tu nos! Tas ir man neapšaubāmi lielākā bute, kāda bijusi. Daudziem noteikti liksies standarta bute, bet nu man tāda nav bijusi īsti tik liela. $440 grami. O, jauns rekordiņš butes man. Gads tuvojās beigām, un man sarakstā bija atlicis noķert vēl vienu zivju sugu. Diemžēl tā bija vēdzele, pēc kuras mērķtiecīgi braucu jau 4 gadus, un vēl joprojām biju uz nulles. Opa! Laikam vienīgais, ko šodien var noķert, ir gliemežvāki. Tukši vēl pie tam. Baigi švakri pagaidām. Tā kad tiešām švakri. Kad šogad braucu mājās no šī gada 4. vēdzeļu copes, iekšā dīdījās nemiers, kad vajadzētu piestāt vēl vienā vietā. Tā arī izdarīju, un notika neticamais. Reku stiepi. Redziet?
Nē, tur ir jācert. Tur jau 5 minūtes pagājušas, man liekas, kopš sāka staipīt. Nu. Jā, kaut kas sēž. Ir. Kaut kas ir. Vēdzele. Vēdzele. Draugi. Vēdzele. Beidzot. Cik negulētas naktis. Cik dienas domājot par šo zivi. Paskatieties, kāds skaistums. Maza vēdzelīte. Bet pirmā dzīvē. 4 gadi. 4 gadi es braucu pēc šīs zivju sugas. Un beidzot es noķēru. Īstenībā man ļoti paveicās ar viņu, jo pēc nedēļas ūdeņus klāja jau ledus, un varējām sākt zemledus copi. Ir. Oi. Pirmā šīs ziemas zivs no ledus. Pirmajā reizē tas bija arī viss, bet mēs nepadevāmies. Nevar būt, ka tik ātri paņēma līdaka. Nē, kaut kas ir. Ew. Opā. Nav liela. Kaut kas pišķi papretojas. Negribu saforsēt. Tad viņi tur apakšā stāvēja un gaidīja vēl vienu zivtiņu izrādes. Opā. Vēl pat mērā. Super. Pirmā līdaciņa ir. Labais. Man jau likās, ka pati dzīvā izšāva, bet nē. Varbūt mērā pat. Jā, galīgi nav slikta. Opa! Vēl viens mērs. Paskatieties, kur zivtiņa iekšā mutē smuki ieēdusi. Cope sāk izdoties. Trešā virs ledus. Paskatieties. Kārtējā. Atkal aizgāja. Tas pats standartiņš. Paskatieties, kāda mazais standartiņš dīķa. Varētu būt mērs ne kaut kur uz robežas atkal. Tā, paldies. Nākamreiz pasaucu vecstāvu vecmāti un šodien peldi. Viņa arī paklausīja un nākošajā reizē pasauca mammu. Pilnīgi dzirdēju. Tina. Jā. Vēl vienu smuku tīnienu. Tad jau uzliksim virsū. Ir. Kaut kas labāks. Varbūt mērs. Opa. Jā, kaut kas smuks. Opa. Nē. Šī tāda es vēl neesmu ziemā vilcis. Kaut kas baigi labs.
Jā. Opa. He. Zāles tu. O, jā, pūniņš parādījās. Smuks. Nu. Opa. Ui, paskatieties, kāda līdaka. Skatieties, kāds zvēriņš. Viņš ir sakosts, vai? Viņš nav sakosts, reku mugurā ar kaut kas. Jā. Kaut kas smuks ir ieplēsis gan jau. Nu, paskatieties, vai nav vērts dēļ šādām braukt. Šī kaut kādi starp 2 un 3. Bet, nu, man šī viena no lielākajām ziemā, ko esmu ķēris no ledus. Super. Prieks, vīri. 80. Rauna 80. Jā, tieši 80. Trīs kilo, 130 grami, 10 grami no rekorda. Smuka tāpatās. Rītīgi skaisti. Nu, brauciet copēt, īpaši ziemā. Ziema īstais laiks, smukām līdekām. Kaifs. Gada beigās biju aizbraucis arī uz Varavīksnes foreļu copi, kurā izdevās tikt pie skaista eksemplāra. Bija. Laikam vai ir vēl joprojām. Jā. Beidzot ir, draugi. Aukliņa gamanta plāna ir. Opa. Vajadzētu kafu varbūt paņemt. Te iekšā, somā. Apakšējā kavetā. Dābuja. Jā. Opa. Nu, draugi, pirmā ir. Nu, pirmā pēc ilgas gaidīšanas. Nu, lūk, šādi pagāja mans 23. gads. Es domāju, tas bija raibākais gads man makšķerēšanas karjerā. Bet kas ir cope bez draugiem? Tāpēc tagad neliels slavas brīdis un pateicība visiem, kas kopā šajā gadā ar manīm bija aizdevušies kaut kur makšķerēt. Nu, kas notiek? Copē? Opa! Kāda zivs ne? Es jau ceru uz vīnu, bet nebija nekāds vīnu. Un vēl jau pienāks. Pulkstens tikai ap 9. Ei, baigi šaukā. Cik viņas te veselīgas ir, ne? Jā, bišķīt ir. Pasties kāda. Ai, super karpa. Nav mocītis. Vējuši, sēdušas. Vai ne? Kolēģim ir pirmo reizi atbraucis slašu copi. Un viņš arī bija pirms tam tas cilvēks, kam bija copi. Nekas liels, kas ir pirmais. Jā, kaut kas spoži izskatās. O! Super! Yes! Super, malac, pirmais. Ideāli! Tāda vimbiņa, ne? Tā vienī vajag braukt. Ne? Smukulis. Ideāli. Nu ne jau, nu nopietni, tev ir zivs. Saču kā trapīsi. Smukāka nekā man būs, ne? Tev baigi nesaprāt. Redz, ko viņi? O, ir. Laikam uz galvas viņai trāpīja. Tikko iemeti? Nu, prosti pārmet minūti. Es iemetu un gāju pie jums. Tas pavasara standartiņš, zin kā pavasarī tā trāpi vai netrāpi. Normāls pogulinīte. Pēc skata, pēc svara ne.
Jā. Labi. Ai. Apsveicu. Tā Iļam paņēma. Tepat jau ir. Kas tur kuļās. Nav baigi lielais, bet smuks, ne? Jā, patīkami. Varēsi te pavilkt šite izvilkt. Tā. Labs Iļa. Pirmais laršveidīgais tās. Paskatieties, ko viņam paņēma. Tiltiņš. Super. Tāds lielais arī aizgājis tiltiņi, ja? Jā, garāka tikai tiltiņi. Bet apsties būtu atslābinājis, reku jau, coķis izrauc. Taimiņš tas ir. Jo, Iļam pirmā lašveidīgā. Apsties kāds boikīs. Aiziet! Priecīgs, ne? Beidzot. Tad pēc ilgas vispār pauzes, kad zope nebija. Labs. Tieši saule pretī grūti redzēt. Galvenais uz šitā man bija copas. Toreiz tukšās. Kuļājoties, ne? Jā. Labs. Tik ātri pirmā ziltiņa. Es kaut kādus 2-3 metienus uztaisīju. Smuki. Tīkliņi, vai? Nē. Tāpēc smuki tā lēnām. Es vakar kāds smuki paņēma. Skaisti. Skaisti. Ideāli. Jā, skaists zivs. 4. metiens, jā. Nē, 55. 55 precīzi. Jā. 55-nieks. Jā, davai. Nosties. Varbūt viņam tev atās labi. Viņš saulītē gribēja pasildīties, vienkārši iznāk to. Tas mums aiziet. Aiziet. Nu, apsveicu ar pirmo 55-nieks. Labs. Kas tā ir? Tiesas laikam no kaut kā. Ej, tu nost. Točna kaut kāda. Kaut kāds interesants hibrīds, kāpēc? Jā. Ne hibrīds. Galvenais galva tā kā kaut kādai sotriniecei. Jā. Astīte maziņa, bet rumpis ir. Jā, pirmo reizi tādu redzu. Točna kaut kāds hibrīds. Nu, apsveicu Janka pirmo līdeku sezonas atklāšanu. Jā. Jā. Jānis atklāt sezonu. Čūsku noķēra. Hartis noķēra lucīti. Kas tas? Lucīts? Lucītis. Nu, čūsku. Kas tev šodien ir? Tu buti izvelc lucīti. Kas ir lucīts? Un šitas ir lucīts. Ko viņš dara? Šeit jālažā? Es nezinu. Aizlaidīšu. Nav nejausmas. Parādi viņu tuvāk. Neko? Parādi, es viņu neesmu redzējis īsti tā. Es vispār pirmo reizi Māma redzu. kaut kādā agrāk izvilka. Pusies, kā viņš piņķējas, viņš tā kā zutis. Redzi? Es jau domāju, var ņemt viņus, jo viņi Ko tu viņi darīs? zvejnieki viņu tirgo lucīšus. Paskatieties, kā tinās ap rokā. Es vispār domāju dzeltena šitā te bulīte. Jā, baigais tāds. Pusies, sarkana tāda astīte. Un avaini aptinas riņķi. Ne zobi viņam ir. Baigais. Labs. Līdaka? Oi, fuck. Tā nenokoši. Tās dabūsim. Tā nenokoši. Oi. Kāda līdaka, Reini? Uz mazo tepiju. Kas te notiek? Mēra ir. Stabili.
Un paties, kā tapīs ieāķējies lūpiņā, auglu gan pārbaudi. Kas te notiek? Sačaks. Kā izgriezās. Ir? Arturam arī. Tu var pamienīt kaut ko, vai to pašu tārpiņu? Nē, šūpiņš. Es jau biju aizmirst šis sajūtas. Yes! Ja tā nav, tu baigi labi jūtās. Tad man tā, no lāsas sīk. Nāk, monstrs. Nāk, ko iet. Jā, baigas kaut kā. O, to jau sauc pa buti. Tā jau zolīda. Jo, šodien šitādas lielākās ir, ne? Jo. Nu, cik uz aci varētu būt? 3,5. 3,5, jā. Skaisti. Skaisti. Un redz, ko vēl ir 2. Visu laiku riņķoja ap mūsu, beidzot paņēma. Bet uzslieku un interesantu sistēmu. Tūlītās uzfilmēšu arī pašu sistēmu. Sistēma slepena. Slepena? Labi. Sistēma slepena. Kaspis noķēra tikko līdeku uz veids. Normāli. Paldies Dievam. Tikko tieši izslēdzu kameru, redz, ko ziltiņu paņēmu un nostrādāja tos baltais. Vismaz šodien tukšā neesi klausies. Jā, paldies Dievam. Oi, žēl, ka jābrauc mājās savādāk. Iespējams, to nepanāktu vēl. Nu šitā tā, kaut kādi starp 45-50, ne? Nepakaun. Kur, nu negriež nekā. Griezies iekšā. Ej, div! O, tas ir loms, veči! Ej, nos! Ej, tur ātā! Gati, ko tu sastrādāji? Mazo līdaciņu noķēr. Jā, un tā ir līdaka, draugi. Un pēc šitādas mēs te braucām visu laiku. Labs? Manī? Mazulis. Uz Slaviku, jā? Jā. Держите. Už padarak. Liels paldies ne tikai video redzamajiem cilvēkiem, bet arī ikvienam no jums, jo tieši jūs bijāt kopā ar mani visos šajos piedzīvojumos, ja ne klātienē, tad vismaz datora vai televīzora ekrānos. Kas būtu gada beigas, ja mēs nedomātu jau par nākošo gadu? Tāpēc esmu jau izvirzījis sev vairākus mērķus uz 24. gadu. Pirmkārt, tas būs sasniegt 10 000 abonentus. Tas nebūs iespējams bez jums, tāpēc, ja kāds nav abonējis, uzspiežiet lūdzu, būšu pateicīgs. Otrām kārtām būs kas nebijis. Mēģināsim izbraukt ārpus Latvijas, kaut kur tuvākajās ārzemēs, paķert zivtiņas, kas tur ķerās labāk nekā Latvijā, tā kā būs arī ārzemju video. Ļoti ceru, ka vairāki. Un trešā lieta ir jaunas zivju sugas. Es skatījos, ka jums ļoti patika, kā es ķēru samus, kā ķēru zušus, kaut ko tādu, ko neķer daudzi copmaņi ikdienā. Tāpēc man uz nākošo gadu arī ir mērķis. Vairākas jaunas sugas, piemēram, meža vimba, reņģe, lucītis, varbūt arī mēnca.
āleta. Tā kā skatīsimies. Es domāju, būs interesanti. Ko lai saka noslēgumā? Liels paldies, ka bijāt kopā ar mani visu šo gadu. Ceru, ka nepametīsiet arī 24. gadā. Turpiniet skatīties video, turpiniet spiest īkšķus, un tad jau tiksimies nākošajā copas reizē. Laimīgu jauno gadu visiem! Čau!